Otrdien, 29. maijā, Cēsu bērnu un jauniešu zinātnes centrā norisinājās konference Nākotnes izaicinājumi un rīcības Cēsu novada attīstībai. Konferences mērķis bija veicināt komunikāciju un sadarbību starp novada pašvaldību, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem. Šodien es novēlu tiem, kuri mazāk ir saistīti ar domu, arī nākt ar svaigām idejām un droši izteikt tos savus viedokļus pašvaldībai. Visi viedokļi ir svarīgi. Vienmēr, kad mēs satiekamies mazākās, lielākās auditorijas, es gribu teikt, ka daudzi viedokļi jau pašvaldībā ir zināmi, varbūt nav tik skaidri parādīti, iezīmēti, vai arī nav kaut kādi vektori, kas varētu to zināmo problēmu pacelt, pakustināt, vai tas ir finanses, vai tie cilvēki, kas ir nepieciešami. Tā skaitā arī kompetencē. Tas, ka pašvaldībā ir nepieciešama darbiniekiem kompetence, un es novadu pašvaldības darbinieku kompetenci varu lepoties. Tas tā ir, un arī vispār pašvaldībās kompetences līmenis ir arvien vairāk nepieciešams. Tā viss veidojās un pa apli un pa spirāli uz priekšu. Mēģinu kontaktēties ar valsts un pašvaldību institūcijām, bet jāsaka, ka ir diezgan grūti. Un man patīk, kad es tagad lasīju caur e-pastu saņēmu tādu informāciju, kad Latvijas ministru kabinets aicina pilsonisko sabiedrību iesniegt priekšlikumus birokrātijas mazināšanai. Man tiešām būs, es aizsūtīšu, man būs konkrēti priekšlikumi par dažām iestādēm, kurām iedzīvotāju caursišanas spējas ir praktiski gandrīz neiespējams. Novada attīstību nevar plānot vai prognozēt tikai novada domas speciālisti. Tā ir kopēja diskusija par prioritātiem, par mērķiem. Un es domāju, ka šīs dienas konference ir ļoti labs piemērs, kad pastāst arī no blakus novadiem, kādas ir tās pieredzes un sadarbības formas. Un otrs, kad otrajā sadaļā, kad būs šī praktiskā prezentācijas un diskusijas, tad atkal dzimst varbūt kaut kādas jaunas idejas, ko mēs varam realizēt attīstības plānu realizējot. Es domāju, ka ar diskusijām pirmkārt cilvēki iegūt informāciju par dažādiem viedokļiem, par jaunumiem, par idejām, kā attīstīt novadus, par problēmām. Žēl, es domāju, ka tur vajadzēja principā būt visiem novada deputātiem un vadošajiem pārvalžu vadītājiem. Un te diskusijai jābūt atklātai, nopietnai. Problēma ir tāda, ka novada mazie uzņēmēji baidīsies pateikt domas, ko viņi domā par novada politiku vai darbību, jo tas var atsaukties uz viņu darbību, jo katra, pārvaldes vadītāja lēmums var palīdzēt vai likvidēt viņu uzņēmumu, ja viņš ir mazais. Savukārt, ja tā ir sabiedriska organizācija un kādu cilvēku grupa caur šo sabiedrisku organizāciju pauž viedokli, tas ir sabiedrības daļas viedoklis. Tāpēc mēs, piemēram, arī Siguldā esam apvienojušies jau 12 gadus reģionu turismu biedrībā, lai paustu savu turismu uzņēmēju, paustu savu viedokli pašvaldībai, dabas aizsardzības pārvaldei, lai komunicētu viņiem, lai viņiem apspriest dažādas jautājumus, kaut kādā veidā ietekmētu. Arī iedzīvotājiem pirmkārt jābūt arī izpratnei un cieņai vienam pret otru. Ja pensionāri un skolotāji cienīs uzņēmējus un uzņēmēji cienīs pensionārus, ja viņi zinās, kā uzņēmēji strādā, ja viņi diskutēs savā starpā, tad būs atvērtība, atklātība un arī tās atvērtības rezultātā cilvēki tad varēs droši paust idejas, nevis viens uz otru lamāties vai skaust viens otru, bet runāt par lietām jau, par to, ko varētu izdarīt, kā izdarīt, jo mums ir redzējums, kā jau es minēju savā uzstāšanās laikā, absolūti diametrāls. Dalībnieki bija viensprāts, ka šādas konferences ir pienesums novada attīstībai un tās būtu jārīko biežāk, lai veicinātu tiešo komunikāciju un sadarbību.
Ja mēs caur šitādām konferencēm varētu informāciju aizvadīt līdz galvai, mūsu valsts galvai, vai ne, tad tas jau būtu kaut kādā mērā sasniegums. Es domāju, ka šodien izkristalizējās divas būtiskas lietas. Viens ir tas, ka ir nepieciešama šī komunikācija cilvēku starpā, un otrs ir ļoti uzskatām šodien tik nodemonstrēts tas, ka ir nepieciešams sadarboties starp pašvaldībām, starp uzņēmējiem, starp nevalstiskām organizācijām, jo mēs viens ar otru mēģinam konkurēt. Un tas, ko Aivars Ruņģis no Valmieru Mūžas šalas teica, mēs to pīrāgu mēģinam dalīt, bet patiesībā sakot, mums viņš ir jāliek kopā, lai viņš būtu lielāks, lai būtu vairāk ko dalīt.